Es neko nezinu. Es braukšu tur nebijis. Kas tu tāds ir, ka tu man nelaiž iekšā, ko? Kur es atnākus, ka tu man vēl neesi iekšā? Raķešu bāzes, ko? Ne? Nu tad šāvē dilēs. Es kāps iekšā. Un kas man pavaina, ko? Man ir kleita pa īsi. Prāts, kas te pa kārtību? Man nelaiž iekšā. Nu kur tad lai es iet, ka man nelaiž iekšā, ko? Armijā manā neņem. Nepareizi izpildot komandu gulties. Nu ko, lūr, ko? Lai es gulties uz vēderu? Kā to ir piemaks. Bet vispār es jau te ilgi nepaliks. Man ir profesionāli trolu. ZT noskrējusi valdīs. Tā es nevaru strādāt. Es vispār nav nekādu vieglu raksturu sievieti. Es daru nopietnu darbu. Ēdēt un tiek mani līdzi. Zini ko, ir jau tā tēviņa, kas izrauj pogu. Ja nav pogu, tā nevar strādāt. Tā. Un zini ko, piedošana. Un izķert jau var tikai to, kas ir apģērbts. Vīrieši to grib redzēt un darīt paši. Viss jau es nekad nevelku nost. Es vienmēr paturu varbūt tupeli vai saules brillu. Vai nu ar zeķu un augšu, ar brillu uz aci, neredz man krunku. Nu kas? Vecums tak šās viesls. Cik man gadu, tu es nekad nesaku. Figūra, figūra okei. Uzliek ar pipīgi brillu, nekādu vainu. Zini ko, piešūt jau man nav bijis nekāda problēma. Problēma ir tad, kad vajag atšūt. Ko? Man takš arī kāds ieņem pret sevi. Ja bišķi pilā un smir pa gabalu piedošanu. Tas nav vīrietis. Un zini ko? Es apēnos dzīvnieku, es viņu nosauks pa cūku. Ko tu tur skaties? Man tā nav tā, ko? Runāt jau var par visu. Bet par visu es nemaz negribu runāt. Dzīve tāpat ir teātris. Un katrs spēlē savu lomu, un viss pasauli skatu. Es nemaz netaisos noliegt, kā ar mani tā nav. Turklāt vairākas lomas vienlaicīgi. Nu tā taču ir. Ja aktierim jāspēlē slepkavu, tad taču tas nenozīmē, ka tas jāizmēģina ir dzīvē. Nu un tāpat runājot par horizontālo profesiju. Es domāju, sievietes ar lielo